10 gadu laikā, pēdējo 10 gadu laikā, veidotie mākslas darbi, kas pēta tehnoloģijas un dabas miedarbību, cilvēku un dabas miedarbību, savstarpējo dzīvnieku un insektu savstarpējo komunikāciju. Un tad šie darbi ir tādi mani pētījumi, piedzīvojumi dabā. Tā metodoloģija ir diezgan līdzīga, veicu savus eksperimentus, kā man patīk saukt par eksperimentiem. Es viņus lieku dabā, pārbaudu, kas strādā, kas nestrādā. Savā ziņā arī šeit pierakstu tos rezultātus kaut kādā formātā. Varbūt tā lielākā atšķirība ir noteikti tā, ka lielākoties zinātnieki savus eksperimentus tomēr veic kontrolētā vidē, kur manā gadījumā tā nav kontrolēta. Tāds ļoti būtiski atšķirīgs ir tas, ka man kā māksliniekam nav svarīgi arī, vai man eksperimenti izdodas vai nē, bet vairāk tas pats process, kas man interesē. Man bija tāda iespēja piedalīties rezidencē Amazonas vietasmežos Brazīlijā, kuras pavadīju džungļos gandrīz nedēļu, dzīvojot zinātnieku nometnē, ejot uz zinātnieku lekcijām. Viena kompānija man bija aizdevusi tādu zinātnisku iekārtu, ko var ierakstīt ultraskaņas, ko zinātnieki izmanto, kad pēta insektus. Tas, ko es tur darīju, centos ierakstīt skaņu, kā koki dzer ūdeni. Būtībā tad, kad ūdens iet caur koku, tur dažreiz rodās gaisa burbulīši, un tad viņi beras procesā tā kā pakšķi, tad tā bija tā skaņa, ko es centos ierakstīt. Mums ir speciāli uztaisīti paraboliskie skaļruņi. Katrs skaļrunis ir viens no ierakstītajiem kokiem. Kopumā es ierakstīju ap 30 kokiem. Lielākā daļa ir arī šeit izlikti. Cilvēkam staigājot cauri ir iespēja paklausīties to katru koku atsevišķi un varbūt arī sadzirdēt to ūdens dzeršanu. Es sāku domāt par nākotni un par to, kā daba varētu mainīties nākotnē, jo pirms kokiem bija milzīgas sēnes, tad es tā domāju, ka varbūt nākotnē tie koki vēl vairāk par kaut ko pārmainīsies, un tad tas viss projekts par šiem spekulatīvajiem kokiem ir par to, ka es izmantoju mūsdienās esošās koku sugas, izmantojot mākslīgo intelektu, mēģināt ģenerēt no tā, kādas varētu būt tās nākošās paudzes.